Šajā brīdī mēs ieklausīsimies šodienas lozungā no jaunās derības. Tie ir vārdi no Mateja evaņģēlija 11. nodaļas, kur 28. pantā tā mēs lasam. Jēzus sacīja: Nāciet pie manis, visi, kas esat nopūlējušies un zem smagas nastas, un es jūs atvieglināšu. Visvarenais un mūžīgais Dievs, mūsu mīļais debesu Tēvs. Atkal šajā brīdī Tu mūs pulcini kopā šim lūgšanas laikam, svētajam brīdim, kurā mēs noliekam uz mirkli malā visas savas cilvēcīgās pūles, un mēs apzināmies, ka no Tevis mēs esam visu saņēmuši, un Tev mēs piederam. Tāpēc Tev mēs dodam godu par visu to labo, kas mūsu dzīvē notiek, pateikdamies par to, ka atkal esi ļāvis mums nodzīvot vienu mūsu mūža dienu, pateicoties par to, ka Tu esi devis mums iespēju Tevi uzrunāt lūgšanā, ka mēs vispār varam Tevi pazīt, ka mūsu sirdīs Tu esi ielicis ticības dāvanu. Un vienlaikus mēs nākam, nesot Tavā priekšā visas savas vajadzības, rūpes un raizes. Kā šodienas lozungā Kristus to sacīja, ka tad, ja mums ir kāda nasta nesam, ja esam noguruši un nopūlējušies zem dažādiem dzīves izaicinājumiem, zem dažādām sajūtām, kas reizēm mūsos ir, kur varbūt jūtamies, ka netiekam galā ar visu, ka neredzam galu un malu visiem pārbaudījumiem un grūtībām, ka tomēr mēs varam tieši tādi, būdami nodarbināti un savā ziņā nomākti ar visu to, kas pasaulē un mūsu dzīvēs notiek, mēs tomēr nākam pie Tevis. Un tieši jo vairāk mums ir šīs nastas, jo vairāk mums vajag Tavu klātbūtni, lai piedzīvotu to, ko Kristus mums apsolīja, ka Viņš grib mūsu nastas atvieglot, un Viņš spēja to izdarīt. Ar Viņu kopā daudz kas sāk izskatīties un arī tiek sajusts pavisam savādāk. Jo viena lieta ir vieniem pašiem nest gan savu tuvāko dzīves, grūtības, vajadzības, vieniem pašiem skatīties uz to, kas pasaulē notiek. Bet pavisam citādi ir to visu ieraudzīt, ļoti ticot un apzinoties, ka Tu esi kopā ar mums, ka Tu ar savu mīlestību un savu svētību spēj vienā mirklī izdarīt to, ko mēs nespējam, ka Tu esi ne tikai mīlošs, bet arī varens Dievs, un ka tas nozīmē, ka mums jāuzticas gan šai Tavai mīlestībai, gan varenībai, gan pār visam arī gudrībai, ar kuru Tu mūsu dzīvi veido un vadi. Mēs zinām, Kungs, ka reizēm mūsu dzīvē kaut kas notiek tāpēc, ka tiešām mēs paši esam izdarījuši izvēles un kādā brīdī tās atnāk atpakaļ un mēs piedzīvojam sekas. Bet reizēm ir ar mums tāpat, kā tas bija arī ar Kristu un kā tas ir daudzās reizēs, kad mēs vienkārši nesam nastas, kuras neobligāti ir mūsu grēku dēļ, bet tāpēc, ka šī pasaule kā tāda vēl ar vienu tikai aug un veidojas. Tā vēl ar vienu nav tāda, kādu Tu to esi iecerējis un kādu Tu to veido. Un tāpēc tas nozīmē, ka mums ir grūtumi un mums ir nastas, bet mums nav jāsabīstās, ka tas nozīmē, ka Tu esi mūs pametis, ka mums nav cerības, bet gluži otrādi. Mēs varam ar to visu un mums vajag ar to visu atkal un nākt pie Tevis. Jo tiešām, Dievs, mēs apzināmies Tavu varenību, mēs paļaujamies uz to un mēs lūdzam pēc tās. Tu redzi mūsu katru dzīvi, Tu redzi mūsu katra nastas. Šovakar mēs īpaši gribam aizlūgt viens par otru. Par tām savām nastām jau esam daudz lūguši un domājuši, un tās vienmēr ir mūsu acu priekšā. Bet mēs gribam aizlūgt no sirds par visiem mums, kas esam kopā šajā lūgšanā. Dažādās vietās, pat varbūt laikos, bet ar vienu sirdi, ar vienu nolūku. Tevi meklēt, Tev piederēt, Tev atvērt savu sirdi. Mēs lūdzam viens par otru, jo mēs ticam un zinām, ka mums katram ir nastas. Tikai mēs tās savas jūtam, bet citas jūtam mazāk, bet šovakar mēs lūdzam viens par otru. Un mēs lūdzam ļauj mums apzināties, kā arī citi lūdz par mums, par mūsu dzīvi, tieši par mūsu dzīvi, par mūsu slimībām, par mūsu vājībām, par visu to, ar ko mēs tiekam un netiekam galā.
Un tāpat mēs aizlūdzam viens par otru tuvajiem un mīļajiem, lai tiešām lūkšana ir tā, kas mūs visus apvieno tavā priekšā, un lai tā mums vienmēr atgādina, ka mēs tev piederam, ka tu mūs dzirdi, jo kā šodienas lozungā tika teikts, ja mēs ar savām nastām nākam pie tevis, tu mūs atvieglo. Tavs vārds ir uzticams un tavs apsolījums spēcīgs. Tu mums saki, ka nevis tu mēģinās mūs atvieglot, nevis varbūt tu kādam palīdzēsi, bet tu dod mums šo drošību. Ja mēs nākam pie tevis, tad mūsu dzīves situācija tev ir zināma, un tad mēs varam skatīties uz to jau ar paļāvību un drosmi. Tāpēc, kungs, tavās rokās liekam gan sevi, gan mīļos, gan viens otru. Mēs lūdzam par mūsu zemi un tautu un par visu šo pasauli. Kungs, neatstāj mūs nemirkli. Mēs paši ejam bojā zem nastām, kuras mēs sev sagādājam vai citi mums uzkrauj, bet ar tevi kopā viss kļūst iespējams. Tāpēc dod mums mieru, paļāvību uz tevi un ļauj mums atkal celties un dzīvot tavā gaismā, tavā žēlastībā, kur jūtam katrā solī to, ka tu esi kopā ar mums un tu mums palīdzi. Bet pāri visam mēs tevi lūdzam ar tiem vārdiem, kurus tavs dēls mūsos ir ielicis un turpina lūgt. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen.